Mēs ļoti priecājamies, ka tu varēji atbraukt pie mums pusdienās, kautrīgā lidotāja. Es priecājos, ka jūs mani uzaicinājāt. Un ir ļoti jauki, ka jūs uzaicinājāt arī mani. Brīnumbultas šobrīd ir ļoti aizņemtas. Ir lieliski, ka varu atpūsties klusumā. Es plānoju darīt tieši to pašu tagad, kad esmu devies pensijā. Es pārveidoju dārza māju, lai izstādītu manu mākoņu kolekciju. Man ir mani mākoņi, tavai mātei ir viņas ziedi, tev ir tavi dzīvnieki un tavam brālim. Zefīra bējam ir savas intereses. Tā varētu teikt. Atcerieties, kad viņš bija pārliecināts, ka kantaini mākoņi būs jaunākais modes kliedziens? Viņš ir kļuvis daudz nopietnāks. Interesanti, ka tu pieminēji Zefīru. Ak, nē! Tikai ne atkal. Tas būs tikai uz īsu laiku, dārgā, līdz viņš nostāsies atpakaļ uz saviem nagiem. Pagaidiet, jūs gribat teikt, ka... Uzminiet, kurš ir mājās, tieši tā, lielā māšalē, tas ir tavs vienīgais mazais brālis, es. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friend? Mans mazais ponijs, kautrīgās lidotājas brālis. Sveikā! Kā sokas labākajai lielajai māsai pasaulē? Es neesmu pelnījis apskāvienu. Tu neesi priecīgi redzēt savu mazo brāli? Es esmu pārsteigta, ka tu aizbrauci. Tu teici, ka krēpju terapija ir tavs aicinājums. Tā tas ir. Tu neticētu, ja es tev pateiktu, cik daudz stresa ponija glabā savās strēpēs. Viss kļūst blāvs un sapiņķerējies. Neapvainojies, bet ķemmēšana vien neatrisinās visas problēmas. Kas notika? Nekas nenotika, vienkārši ietekmīgie uzstāja uz noteiktu stilu, bet tu pazīsti mani. Man ir pašam savs stils, un es domāju, ka viņi jutās mazliet apdraudēti. Tas ir burvīgi, dārgais. Vai tik tā nav varavīksnes labākā lidotāja pasaulē? Pārs! Lieliski! Piedod, man nevajadzētu tevi ķircināt. Es zinu, ka labākā lidotāja pasaulē tēls ir domāts, lai atstātu uz mani iespaidu, bet paldies, ka ieradies mani sagaidīt. Tas ir ļoti mīļi. Es biju gaidījis vairāk poniju. Kur ir tava ballīša organizētāja? Spīduma pierāks, viņa varētu šo pārvērst par īstu ballīti, vai ne? Šai vietai tas nenāktu par ļaunu. Mēs plānojam pārkārtot māju. Tēti, kad es atvedīšu visas savas mantas, jūs pat vairs neatcerēsieties, kā šī garlaicīgā vieta izskatījās. Mamu, tēti, vai es varu ar jums aprunāties? Kas ir noticis, dārgā? Es nedomāju, ka ļaut Zefīram pārvākties atpakaļ mājās ir laba ideja. Es zinu, ka jūs gribat palīdzēt, bet jūs neatceraties, kas notika pēdējā reizē. Zefīrs tikai cenšas atrast savu vietu, dārgā. Es zinu, tikai parasti viņa vieta vienmēr ir pie jums, un viņš liek jums darīt visu viņa vietā. Mēs neesam tik tieši kā tu, kautrīgā lidotāja, bet neuztraucies. Mēs zinām, kā par sevi pastāvēt. Un viņi teica, mums patīk tavs brīvais gars, Zef, bet būtu nepareizi to iežogot. Seko saviem sapņiem. Zefs man stāstīja par krēpju terapijas skolas īpatnībām. Viss bija tik politisks, es nevarēju to izturēt. Varbūt tu būtu izturējis, ja tur paliktu ilgāku laiku par dažām nedēļām. Piedod, bet kad kaut kas nav kā nākas, šis ponijs lidos prom. Nu, labi, jaukā saruna varavīksne. Es jūtos aizkustināts, ka tu ieradies mani sagaidīt. Tiešām es negribu tev liekt savu klātbūtni, bet es iešu nosnausties. Tu zini, ka ir dienas vidus, vai ne? Es zinu, diendusa. Es pieņemšu, ka man istaba ir iekārtota tā, kā man patīk, vai ne, mamu? Es gandrīz aizmirsu, visas manas mantas ir pie durvīm. Tev nav iebildumi, tās ienes tiekšā, tēti? Paldies! Viņš nemaz nav mainījies. Es zinu,
ka tu neplānoji satikt savu brāli, bet tu esi diezgan klusa. Pat vairāk nekā parasti. I'm sorry. Piedod, bet es esmu tik nokaitināta. Peeved right now. Piedod par manu rupjo izteicienu. Varavīksnes pārs, kautrīgā lidotāja, tās mēs Rozā Pīrāgs, jūsu draudzenē. Piedod. Sorry about that. Mēs tikko pusdienojām ar kautrīgās lidotājas vecākiem, un tu nekad neuzminēsi, kurš ieradās. Mēra ķēve, un tu manēs ēzeles, sieras viestmaza, grucinātājs jaunkundze. Zefīra Vēž. Tas izklausās loģiskāk. Un pēc tavas sejas izteiksmes es spriežu, ka tā atkal ir viena no viņa ilgajām ciemošanās reizēm. Viņa ir mazliet nokaitināta. Zefīrs ir mans brālis, un es viņu mīlu, bet viņš nekad neko nav darījis patstāvīgi, un es nesaprotu, kāpēc mana vecāki ļauj sev kāpt uz galvas. Ja tavi vecāki nepastāvēs par sevi, varbūt tev ir jāiestājas par viņiem. Tev ir taisnība. Right. Zefīra Vēž! Sveika! Tu atnāci apskatīties, kā šo ūķi pārvēršu par pili? Skaties un mācies! Tu neredzi, ko tu dari. Jā, es metu ārā šīs vecās mantas, lai es varētu dārza māju pārveidot par manu mākslas studiju. Es nolēmu, ka es būšu tēlnieks. Es runāju par mammas ziediem. Viņa tos pārvietos, lai es šeit varētu meditēt. Viņai patīk pārstādīt augus, vai ne, mammu? Un tētis kolekcionēja savus mīļākos mākoņu gabalus no rūpnīcas, kopš viņš bija pavisam mazs. Pašas labākos gabalus no katra izlaiduma kopš manas pirmās darba dienas. Bet kāpēc, lai es turētos pie pagātnes, vai ne? Tu nevari tā vienkārši atlidot un mainīt visu, ko mamma un tētis ir šeit radījuši. Bet šī ir vienīgā vieta, kas ir pietiekami liela manai studijai meditācijas dārzam, ja neskaitāt dzīvojumu istabu. Es zinu, ka izteikt savas domas ir grūti, ticiet man. Bet Zefīrs nekad nebūs pastāvīgs, ja jūs visu darīsiet viņa vietā. Nē, es tik dramatiska. Mamma un tētis tikai grib ļaut man būt man pašam. Es varu būt patstāvīgs. Es piekrītu, tāpēc tev vajadzētu izvākties. Es to darītu, bet es nedomāju, ka mamma un tētis to gribētu. Vai ne? Mēs tevi mīlam, dēls, bet tavai māsai ir taisnība. Labi, es atgriezos tikai, lai pakavētu jums laiku. Bet kā vēlaties? Es tikai savākšu savas mantas. Tev tiešām ir kur palikt? Protams, ir neskaitāmi daudz poniju, kur grib mazliet vējas savās skrēpēs. Kur Zeks dosies? Es nezinu. Es ceru, ka es nepieļāvu kļūdu. Tu joko, tu rīkojies pilnīgi pareizi. Māšel! Tavs jaunais istabas biedrs ir klāt. Nu labi, tas varbūt nebija vislabākais lēmums. Zefīr, kad mamma un tētis teica, ka tev ir jāatrod cita dzīvesvieta, es nedomāju, ka viņi domāja šejieni. Šī nav viņu māja, tāpēc teorētiski šī ir cita vieta. Vai ne, Varavīksne? Beidz uz mani skatīties un palīdz man ievākties. Zini, es pilnīgi aizmirsu, ka es apsolīju Rozā Pīrāgam kaut ko aplaistīt. Tu teici, ka tev ir neskaitāmi daudz vietas, kur iet. Labi, tu vari palikt te. Tu esi vislabākā, mums būs tik jautri. Ar vienu nosacījumu. Labi, jebko. Tev ir jāatrod darbs. Vergošana. Tu vienmēr esi bijusi uzstājīga. Zefīra Vēž. Es jokoju, sameklēt darbu. Pilnīgi noteikti. Kur mēs tik agri iesim? Vai tu zini, cik krēpēm ir kaitīga rīta saule? Atceries, kā mēs runājām par tavu darbu?
Tas bija vakar. Tas ir manā darāmo lietu sarakstā. Bet es nevaru vienā dienā atrast kaut ko, kas atbilst manai vienreizējībai. Es jau domāju, ka tu tā teiksi. Tāpēc es to izdarīju tavā vietā. Ko? Audumi ir jānokrāso tādās krāsās. Tu tiksi ar to galā. Es nezinu. Ķeries pie darba, kamēr mēs ar kautrīgo lidotāju iesim uz veikalu pēc materiāliem. Uzredzi, labu veiksmi! Paldies, ka noalgoji manu brāli. Es tikai ceru, ka viņam tas būs pa spēkam. Dārgumiņ, audumu krāsošana ir visvienkāršākā lieta. Audumi tikai ir jāiemērts bļodā. Rētamā, tu esi atpakaļ. Ko tu izdarīji? Tā kā tu visu laiku runā ar dzīvniekiem, es domāju, ka tas ir mūsu asinīs. Kāpēc gan es nevarētu izmantot mazliet palīdzības? Izrādījās, ka spēja sazināties ar dzīvniekiem nav iedzimta. Zefīra, es lūdzu tevi izdarīt šo darbu, nevis uzkrāmēt to kādai nevainīgai radībai. Labi, tu šobrīd izjūti dažādas emocijas, bet tā ir tava kaķa vaina, jo viņš gāja garām un deva man ideju. Bet man patīk gala iznākums. Es gribu teikt, lūdzu. Ko? Zefīr, tas ir pilnīgi nepieņemami. Es saprotu, ka manas pūles netiek novērtētas. Tad, kādi ir augsti? Man prieks, ka tu pamanīji, jo tas ir tavs nākamais darbs. Ko? Tu teici, ka vedīsi mani dzert tēju ar princesi. Patiesībā es teicu, ka es dzeršu tēju ar princesi. Tu strādāsi. Nevar būt. Neuztraucies, Zefīr, tas būs viegli. Man vajag, lai Pegaza ponijas uzlido augšā un noslauka visus logus no augšas līdz apakšai. Un es esmu šeit, lai parūpētos, ka tu to darīsi pareizi. Zefīr, tie izskatās lieliski. Kā jau tu teici, tas nebija viegli. Kur ir Spaiks? Šeit! Tev bija jānovēro, nevis jāizdara viss darbs. Es novēroju. Un tad Zefīrs man jautāja par dažādām tīrīšanas tehnikām un gribēja zināt, kur ir vislabākā un vai es varētu... Pagaidiet, es izdarīju visu darbu? Neļaujiet viņam jūs apmuļķot. Spaiks ir lielisks uzraugs. Māsa, man bija jāpārliecinās, kā viss ir pareizi darāms. Tu neko neizdarīji. Es parūpēšos, ka nākamajā darbā tev viss būs jādara pašam. Nākamajā darbā? Tieši tā, Zef. Tu nāksi man līdzi. Tev nav jāizdomā iegānsti, lai pavadītu ar mani laiku. Dosimies palidināties apkārt, redzēsim, kas notiks pēc tam. Mēs dosimies uz brīnumpultu štābu, un es tev došu tik vienkāršu un skaidru darbu, ka tu pat nevarēsi no tā izmukt. Un līdz ko tu kaut ko mēģinās, es tev izšaušu ar zibens šautru. Skaidrs? Es saprotu. Es jūtu dzirkstēlis starp mums. Varavīksnes spars ir jukusi, viņa grib, lai es daru lietas. Tieši tad, kad viņa to liek. Tas ir neprāts. Kāpēc tu vienkārši aizgāji prom? Atkal? Drīzāk izbēgu. Kas man cits atlika? Tev bija jāturpina censties. Tev bija vienu reizi kaut kas jāpabeidz. Varbūt tādā veidā tu beidzot atrastu kaut ko, kas tev patīk. Tas viss izklausās labi taviem draugiem, bet tas nav man. Tādā gadījumā man ir žēl, Zefīr, bet tu nevari šeit dzīvot. Labi, es dzīvošu mežā, kā mani priekšteči pirms manis. Šis Zefīrs laikam var paļauties tikai uz savu vēju. Neesi tik noskumusi, kautrīgā lidotāja. Es zinu, ka tas bija grūti, bet tu rīkojies pareizi. Tu nevarēji pieļaut, ka Zefīrs tevi izmanto tāpat, kā viņš izmantoja jūsu vecākus. Tev laikam ir taisnība. Sveika, Konstance. Ak, vai. Redzi, Kreipford, vējam nav baidzīgs neviens ponijs. Mums ir ēdienas pajumte. Man tikai katls jāuzliek uz...
Nu, zariņī, taisiet ugunī. Kas ponijam šeit ir jādara, lai atrastu pienācīgu zaru? Es zinu, ka viņam ir jāiemācās darīt lietas pašam, bet es nevaru ļaut viņam šādi dzīvot. Patiesībā, es nedomāju, ka viņš izturētu šo nakti. Kautrīgā lidotāja, sveika! Es tikai iekārtojos savā guļamaisā. Es grasījos ātrāk doties pie mierā. Šodienā bija ļoti nogurdinoša. Ir dienas vidus. Tu jau pazīsti mani. Diendus. Es to nevaru. Zefīr, tu esi gudrs un talantīgs. Tu varētu darīt jebko, ja tikai tu pamēģinātu. Un ja nu es cenšos, cik vien varu, bet vienalga izgāžos, godīgi sakot, es domāju, ka labāk ir nemēģināt vispār. Bet tad tu nekad neko nedarīsi. Es negaidīju, ka jūs sapratīsiet. Kad tu esi kādreiz izgāzusies, tu palīdzēji izglābt Ekvestriju 10 reižu. Un es katru reizi uztraucos, ka man tas neizdosies. Dažreiz tev ir jādara lietas pat, ja tu varētu izgāzties. Bet neveiksme ir visbriesmīgākā. Bet padošanās nav labāka, vai ne? Nē. Tā, tu vari nākt man līdzi, bet tev ir jādara tieši tas, ko es tev likšu, bez izņēmumiem. Es darīšu jebko, ko tu liksi, ja vien man nav jāpaliek šeit. Labi, tu zini, kas tev jādara, vai ne? Jālūdz palīdzība, tad jāpadodas. Jokoju, man ir jādara pilnīgi pretējo. Domā, ka viņš to varēs? Katram ponijam dzīvē pienāk brīdis, kad viņa sirdi pilda šaubas. Dusmas krājas iekšā un tev gribas kliegt. Bet, ja tu spērsi pirmo soli, parādīsies nākamais. Tu redzēsi, ka var iet, tad skriet, tad lidot stratosfērā. Tev ir jāliek visas pūles, lai vari izturēt pārbaudījumu. Jāpieliek visas pūles, un mēs zinām, ka tu uzvarēsi. Tev tikai ir jāsāk. Tev ir jāpieliek visas pūles. Būs laiki, kad tu gribēsi padoties. Kad domāsi, ka laiks padoties. Bet, ja tu pārvarēsi, tu redzēsi, ka tev viss izdosies. Tev visu laiku tas bija pa spēkam. Katram ponijam dzīvē pienāk brīdis, kad viņa sirdi pilda šaubas. Bet, ja tu pieliksi visas pūles, tev viss sāks izdoties. Un es zinu, ka es nevaru padoties, man ir jāiztur. Un es varēšu iet, tad skriet, tad lidot. Es pats to varēšu izdarīt. Tu pats to vari izdarīt. Es pats to varu izdarīt. Es pats to varu izdarīt. Es to izdarīju. Es kaut ko pabeidzu. Viens pats. Un tā izskatās tā, kā tai bija jāizskatās. Es zināju, ka tu to vari, Zefīr. Es nezināju. Bet tagad es zinu. Paldies, ka man ticēji. Tam jau ir domātas lielās māsas. Zef, tagad, kad tu pabeidzi šo, kas būs nākamais? Ko vien gribu, es varu darīt jebko, vai ne? Bet es sākšu pamazām. Paldies par vakariņām, kautrīgā kungs un kundze. Tās, kā parasti, bija lieliskas. Paldies, dārgā, ka noticēji Zefīram. Pēc visiem šiem gadiem droši vien ir jauki redzēt, ka viņš ir nostājies uz pareizās takas. Tu esi kaut ko dzirdējis no Zefīra, kā viņam iet? Viņš ir pilnīgi jauns ponijs, pilns ar dzīves prieku un apņēmību. Lieliski! Uzminiet, kurš beidza krēpju terapijas kursus.
Varani! Apsveicu, dēls! Tu izskatījies ļoti pievilcīgi. Es lepojos ar tevi, Zefīr. Tas bija laika jautājums, līdz viņi atzītu manas spējas, bet patiesībā strādāšana tiešām līdzēja. Un man nekas nebūtu izdevies bez tevis. Es tikai tevi iedrošināju. Tu visu izdarīji pats. Šobrīd es jūtos tā, it kā es varētu darīt jebko. Bet es nevaru atrast dzīves vietu. Es varu šeit palikt dažas dienas, vai ne? Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Zanna Ļēna, ierakstīts skaņu studijā Marina Productions.